šobrīd tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, liek mums apstiprināt, ka tas ir bijis Ukrainas drons, kas ir arī nokritis Latvijas teritorijā. Tā ir bijusi, acīm redzot, daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pretīm Krievijas objektiem. Diemžēl mēs nevaram izslēgt šādu incidentu atkārtošanos arī nākotnē. Un tas arī prasa tātad vēl vairāk gan bruņotajiem spēkiem, gan aizsardzības ministrijai, gan iekšlietu sistēmas dienestiem koncentrēties uz to, kā tagad jau attīstīt tās sistēmas, kas nebūtu dārgas, bet kas varētu palīdzēt šos dronus neutralizēt. Vienalga, no kurienes viņi lido, vienalga, kāda ražojuma un vienalga, kāda mērķi ir. Mūsu galvenais uzdevums ir mūsu gaisa aizsardzības stiprināšana. Mūsu dienests tos konstatēja. Esam arī tātad šobrīd saziņā esmu bijis gan ar aizsardzības ministru jau naktī, kurš bija Kijevā tieši tajā laikā, gan arī ar pārējiem operatīvajiem dienestiem izmeklēšana notiek. Es esmu saziņā arī ar Baltijas kolēģiem, jo naktī no svētdienas uz pirmdienu bija līdzīgs gadījums Lietuvā, kad arī pirmšķietam šķita, ka tas ir, un joprojām tā informācija tāda ir. Tas arī bija Ukrainas drons, kas ielidoja Lietuvas teritorijā. Šobrīd ir skaidrs, ka arī Igaunijas teritorijā pirmšķietami Ukrainas drons ir ielidojis vienā no vietējām elektrostacijas skursteņiem. Cietušo arī nav Igaunijā.